manometrs te pa vidu. Ir otrdienas vakars, fonā varbūt var redzēt, Roberts tur ņemās kaut ko. Un krāmējamies, lai brauktu uz Austriju. Austrija. Nu, otrdienas vakars, jā, sacensības ir kaut kad ceturtdien jābrauc. Ceturtdien treniņi, piekdien treniņi un sestdien no rīta kvalis. Un sestdien sacensības, sestdien vakarā var braukt mājās. Jā. Lūk, mums ir mūsu draugi Flash Racings aizlienējuši busiņu. Strazdiņš kā krāmēšanas eksperts. Var visādi krāmēt Strazdiņš, ja viņš grib. Nu, lūk, krāmējam, jā, tas tāds vienmēr nosacīt garlaicīgākais pasākums. Tas pieaugušo lato sausais un arī slapjā laika, jo sola kaut kādu lietu iespējams tajā galā. Tāpēc... Mainīgi laikapstākļi paredzēti. Mainīgi, jā. Nu tā kaut kā visādas daudzas mantas mums te jāņem līdzi, protams. Un pats arī automobīlis. Viss ir apskatīts, viņam visam vajadzētu būt labi. Ko tu pašam labi esi darījis šodien? Tulpā. Savirzi liku ar čempionu plāksnēm. Kas ir ar to jāstrādā, kā saka? Mums tur cita arī ir sarksuns. Sarksuns Džeris. Džeri, nē. Džeri, tas nav tavs pīcis. Kāpēc mēs, Roberts, vispār braucam uz Austriju? Baltijā visus uzvilkām jābrauc tālāk. Tas, ko Strazdiņš teica, jā. Tā ir, teiksim tā, jāparāda, kur vējuši ziemā. Bet nē, mēs braucam tāpēc, ka tāds jau mūsu čempionāti, kas mums bija paredzēts Ziemeļa Eiropas, un tagad mēs braucam uz Centrāla Eiropas čempionātu. Cik mums līdzi riepas vispār Strazdiņa? Nu, jūs skaiti mūsēs, tad... Mums vēl Rudzīnskis būs. Katram par iepai. Jauni lietoti, viens jauns sliku sets. Vienu kongu nobraukt uz mašīnas stāv. Vairāk mums nevajadzēs? Nu, tur jāpērk uz vietas obligāti 3 seti no organizatoriem. Jā. Tā kā nav jēgas viens no šiem. Tur jāpērk viņus tāpat. Bet izrādās, ka mums būšot arī boksi, tā vismaz solī. Iespējams tie paši boksi, kur viens bijuši ir. Sveiciens super labs uzvarētājiem. Sveiciens. Neielikt manu bezsakarīgo interviju. Nu, es, Strazdiņš un Rudzīnskis braucam un Bosi lido, protams. Nu, protams. Jā, es arī labprāt aizbraukt, bet tas būtu nesaskaņojums ar sīvu pasākums. Būs savu vietu ir. Man liekas, ka Strazdiņš ir salicis visu, jā? Mums viss sag līdzi. Ķirurģija notiek. Ko nozīmē focus mode? Vēlreiz jāsam. Jā. Nu, rekā, burvīgi. Ļoti ātri, efektīvi. Tas bija visātrākā reize, kad es uzlādēju, man liekas. Paņems rūpīgi. Tā kā reku viss ir sakrāmēts, auto ir. Tumšs arī ir, pulkstens ir 11 vakarā. Mēs esam gatavi braukt, tā kā... Nu, pasīsimies, kā mums ies.
Nu ko, sākam piedzīvojumu. Pasveicināsim Ekuri Valdi. Mums pavada. Jānis mums pirmais pie ruļļiem. Pēc tam būs cits Jānis. Kā viņš to rāda? Kā viņš to prop? Nav pareizi. Jābūt visu 16. Tā, tad tagad mēs gan pareizi uzlikām ar visām vinietēm un tā kā tā, let's go! Red Bull Rings, here we come! Labā ziņa tā, ka mūsu muitnieki neapstādināja. Sliktā ziņa, ka mums Ekur Strazdiņš šalāzien čakarējās ar vietolu. Un Strazdiņš kaut ko meklēja piekabē. Ko meklēja? Robija saruniekārta. Jā, ir? Teikšu tā, Miķi redzēja, tā kā es domāju, ka ir. Cerība ir. Jānis mums ieslēdz pozitīvo, viņš iepriekš teica, vēl 650 km un pēc 3 dienās atpakaļ viss šitais. Kontrols izturēts ir. To bija aizmitis, jā, kur mums imigrants guļ, kurš tāds neprādījās. Gut, danke, danke, tschüss, tschüss. Lūkās pēc klāt. Mēs tik tiešām tikām iekšā, viņš pat bija ātrāk, man liekas, nekā 5 minūtēs. Tur kaut kas cits piestājās aizmugurē, tie varbūt atvēra. Vienalga, mums vajag 8. boksu atrast. Porsche Sprint Challenge Central Europas. Pasties, ar ko visi ir atbraukuši. Krafteri. Ir tomēr krafteri. Ir. Nē, bet tas, man liekas, ir organizātori iespējams. Redzam, tālumā ir slavenais Versits. Artūr, no. mēs esam ieradušies. Kur mēs esam? Red Bull Ringā. Red Bull Ringā! Greit 1 trasē. Jā, lielākā daļa ir fūrēm, bet mēs neesam vienīgi. Te ir potenciāls Robertam pacelties mazliet. Tātad, jā, mēs esam noparkojušies. Vaļā jau ir garāža, ne, bet nestrādā vairs vadzemes. Piekabe. Biju aizgājis tikko līdz organizatoriem un ļoti draudzīgi uzņēma, prieks bija tā, kad parakstīņš tikām pie, kaut kur man te palika, tikām pie atslēgas, principā tādu podziņu nospied un tad varēja atslēgt durvis, tūlītās parādīšu. Un jā, tie ir lielie boksi, kuros arī ik viens komandas pusējās. Mums tagad būs Rimo Dero komanda šeit pa kreisi, pa labi ir Dream to Drives. Netaisies šitā vaļā? Tas magnētiņš. Jā. Un tagad ir. Paldies. Mēs tiekam ārā uz pitlīniju. Ejam uz pitlīniju. Kāpēc uz to stāvumu, līpumu? Jesus Christ. Rekur, pasties. Tā, tur būs uzdevums lielus kā? Jā. Tu tiešām baigais kauns. Kamerā to tik ļoti neredz. Lielākais līkums ir 3. līkumam. No šeit izstās diezgan stāvs. Ārā no boksiem te jābrauc augšā. Reku šitā te. Sanāk zemākā vieta ir izēja no beidzamā līkuma.
Uz taisni tā ir viszemākā vieta. Jā. Visaugstākā vieta ir sanāk 3. līkums. 70 metru starpā. Jā, redz, ko mums jau ir Jānis jau apgūst pa ceļam. Tā kā ejam. Wikipēdija. Ejam atpakaļ iekšā. Sveiciens atbalstītājiem. Whip, whip. Sāksim krāmēties nost. Nu, ko tur? Nē, ko jau ņemam stropas nost. Nav ko tur liek laiku tērēt. Jā, nu šis iet jau diezgan vienkārši, man liekas. Nu, pasties, kā pats skaisti ieripo. Grib tur ieripot. Zem šīm gaismām viņš izstāsta dzeltenāks nekā dzīvē. Labi, esam noparkojušies, sāksim kravāt mantas un tad jau īstenībā ļoti operatīvi izkrāmējām busu. Te mums ir riepu stūris, te būs dzērienu un ēdienu stūris. Kaut kā chill lounge, otrā pusē mums tur vēl būs kaimiņi. Te mums ir ne ar racing saistītais stūris, kas arī uzstāts. Te ir ar racing saistītais stūris. No rīta vēl viss sakrāmēs un sakārtosim šokar, mēs esam bijuši ceļā reāli. Ne ceļā, bet kopš izbraukšanas 23 stundas pagājuši. Esam kaut ko bišķi pa ceļam tuči pagulējuši, bet principā taisamies uz viesnīcas pusi. Tā kā jā, labi, labs ir. Tiekās visdrīzākais rītdien. Labs rīts no Red Bull Rings, kā mēs redzam, ir gaisma uzausus. Mēs esam labi izglējušies. Forša viesnīca valdes šoreiz nobukojas. Tā kā mums ir kolēģi arī jau ieradušies, uztaisīsim mazo tūrīti, kas mums te ir. Kopš vakardienas nekas nav mainījies, šito visu tūlīt sakārtosim, tikko atbraucām tikai. Mums redzam, ir Linas runājās, viņš pat mums reka mašīnu bišķi uztīrīs. Redzam, kā spīd un laistās. Rekur, jā. Nu, viņš varētu būt mums arī viena no konkurentiem šodien un rīt. Un vairāk jau sestdien. Nu, forši tāda tautas sadraudzība, kā saka. Krāmēsimies, saliksimies un pēc... Jā, pirmo sesiju Leo teica, ka nebrauks. Brauks sesija, kas ir 10, tā kā pēc pusotras stundas. Tā kā mums laiks ir. Un Strāzdiņš arī rekur. Labā noskaņojumā viss. Labrīt! Labrīt! Kā jūties? Labi! Skatos, kā ielas mašīnas brauc. Tev tāds smaids uz sejas. Ir iemesls, lai nebūtu? Mēs, lietuvieši. Kāpēc noķēpts viens beņķis? Redzi? Mēs aizdevām. Aizdevām? Mēs draudzējamies, jā? Jā, mēs draudzējamies. Tie mūsu draugi. Septiņas sesijas mums pa 30 minūtēm, tā kā gana daudz laiks, lai izbraukātos. Mēs esam gatavi braukt, rekur. Jau ir mašīnā. Mums ir Leo, jau ir iekāpis. Otrā sesija tūlīt sāksies. Roberts arī ir ieradies ar Leo, jā. Kaut kāds mazās apspriedīts. Pirmie metri. Strāzdiņa mašīna gatava. Nu, to mēs pēc tam redzam. That's fine with me. No. Yeah, but I just explained I want to get in the car twice. That's no problem because otherwise I can't keep my mind. You know, I have to read. Nu, labi. Jā. Urā! Urā! Nu, kā patīk? Kas notiks sarkanie karogi? Mūsējais kaimiņš atmiņos ir ieslīdējis. It's very nice track. Weather is good. Neatsāksies, domā? Nu, ir 21. Līdz 30. viņš iet. 9 minūtes. Pirmā sesija, pirmais pārtraukums, bet tā varētu arī būt. Testi ir, piloti dažādi. Un cits kaut ko riskē vairāk, cits mazāk. Tā kā pirmie apļi shakedowns ir veikts un skatās savu onboardu.
Mēs arī paskatāmies. Oficiāli šobrīd pusdienas laiks, bet mēs neēdam, bet strādājam pie savirzes. Ļoti interesanti padarīšana. Nav tā mūsu klasiskās 3-2-5 plāksnes. Bišķi kaut kas advancētāks. Jānis pie cipariem. Es vispār nesaprotu, kā šitais strādā, bet Jāni, tev ir ideja. Kāda lāzeri ir, jā? Jā. Darbojamies, pēc tam brauksim, tad kaut kad uzkodīsim. Nē, mums bija 10. 10. Mums visu laiku. 4. jaukuši. Man tādu teica Valdis. Valdis nokļūdījās. Reto reizi. Valdei! Viegli vainot to, kur šeit nav. Jā. Viņš kaut kad drīz sēdīsies lidmašīnā un pēc tam ar 2 vai 3 vilcieniem mēģinās uz šejienu atbraukt. Boys just wanna have fun. Roberts nekur iekāps pie stūres. Leo ir iedevis Robertam izbraukt pāris aplīšus. Roberts! First hand experience, jā. Jo, kas tad notika? Too early on power, jā? Too early on power, zini kā bija? Bija tā, kad es palaidu iepriekš aplīdu čali garām, sāku vilkt līdzi un es skatos, ka viņš nemaz tik ātri nebrauc. Un sevišķi to līkumu likās, es daudz ātrāk gan bremzēju vēlāk, gan iebraucu, tā iebraucu iekšā. Domāju, tūlīt jau nākošā viņu apdzīšu, jā. Un baigi mazais loks tai mašīnai. Tur uzreiz ir gals, viņu savāk tā grūtāk. Bet nē, labi, ka tā siena tur nāca, bet vēl bija gabaliņš.